Tā, labdien, draugi! Kā jau jebkurai vecai laivai citreiz gadās, kad viņa negrib vairs iedarboties, nevar iedarbināt motoru. Šajā gadījumā es esmu konstatējis, ka problēma ir kabelī, kas iet uz vadību, vai arī kādā mērinstrumentā, un vienmēr sakot, iet uz īso. Tāpēc mēs izštepselējam štekeri, kas nāk no pults. Tie ir štekeris, kas nāk no motora, un iedarbināsim motoru pa taisno ar vadiņiem tādiem, lai mēs varētu aizbraukt uz piestātni un tur jau paņemt kaut kādus instrumentus, testerus un tālāk to visu savest kārtībā. Lai piedarbinātu motoru, mēs atrodam tā, mums rekur cipariņš 6 ir plus, cipariņš 5 mums ir aizdedze. Es jau zinu no galvas, kur tur ir jāliek, bet, te būs arī cipariņi. Un tad cipariņš 7 mums būs starteris. Motors iedarbojās, ieliekam robā un braucam uz piestātni. Tā, kad vajag noslāpēt, tad izraujam ārā vadu un motors izslēdzas ārā. Kaut kā tā.